Un šeit ir jāpiemina vēl viens eksperiments no Google. Projekts Lūni. Internets visiem. Kā tas ir? Iedomājieties, kosmosā kaut kur visumā lidinās neskaitāmi baloni, kas pārraida internetu, un mēs šeit uz Zemes stāvot to varam uztvert un izmantot ar vienkāršām antenām. Ķeviāli un vienkārši. Katram balonam ir saules baterijas, kas nodrošina to darbību, kā arī raidītājs, kas sūta signāls citiem baloniem debesīs un mums uz Zemes. Baloni lido vēl augstāk par lidmašīnām, aptuveni 20 km augstumā. Tie ir tādā augstumā, kur vēja plūsmas ir ļoti viegli paredzamas. Tādā veidā izvairoties no tā, ka balons tiks vienkārši aizpūsts nezināmā virzienā un pēc tam to vairs neviens nebūs redzējis. Projekta īstenošanas gadījumā baloni tur augšā būtu gana daudz, lai tie spētu nosegt visu reģionu un aizvietot viens otru gadījumos, ja kāds ir aizpūts pārāk tālu. Būtībā baloni izveidos tīklu tur augšā, debesīs. Kur es internetā atradu, ka balonu pilotprojekts jau tiek īstenots Jaunzēlandē ar pirmajiem 30 Google baloniem. Ja nu jūs dzīvojat Jaunzēlandē, varat izmēģināt un pastāstīt arī mums, kā tas ir saņemt internetu no gaisa balona. Jebkurā gadījumā šeit koncepcija un filozofija ir tāda, ka ir vieglāk, ērtāk un lētāk uztaisīt kaut ko vienkāršu un pieejamu visiem, nekā kaut ko ekskluzīvu un sarežģītu tikai dažiem izredzētajiem. Ideja ir lieliska, tāpēc es domāju, ka par šo projektu mēs noteikti vēl dzirdēsim.